Žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas. Kad viņš bija izgājis, Jēzus saka, tagad cilvēka dēls ir paaugstināts, un Dievs paaugstināts viņā. Bet ja Dievs paaugstināts viņā, tad arī Dievs viņu paaugstinās sevī, un viņu drīz vien paaugstinās. Bērniņi, es vēl mazu brīdi esmu pie jums, jūs mani meklēsit, bet, kā es jūdiem esmu sacījis, tā arī jums tagad saku, kurp es eju, jūs man nevarat sekot. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Āmen. Paldies, Kungs, par taviem svētiem vārdiem. Mēs lūdzam, lai svētais gars nāk pie katra no mums, pieskars un atver mūsu saprašanu, lai stiprina un vada mūsu ticības ceļā, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Kad viņš bija izgājis, tas ir Jūda, kas iziet ārā, un viņš iet nodot Jēzu. Un bija nakts. Jūdas aiziešana ir lūzuma moments, jo velns parādās. Elles tumsa iestājas. Nodarītais vienmēr ved pie sirdsapziņas pārmetumiem, un mēs iegrimstam grēka tumsā. Kas pret to var stāties? Pat sveša cilvēka izdarītais grēks guļ uz mums. Ja mēs par to uzzinām, cik dīvaini tas plosa mūs tā, it kā mēs paši to būtu darījuši. Jo Ādams pie koka krita grēkā, atteicās no Dieva klātbūtnes, un viņa grēks palika uz visu cilvēci. Visa cilvēce cieš par nodarītajiem grēkiem, par atkāpšanos no Dieva. Kristus mira pie krusta koka, un viņa upuris atdeva iespēju visai cilvēcei atgriezties, jo viņš bija Dieva dēls un uzņēma uz sevis cilvēku grēkus. Kā gan zinot tik varenas un dziļas lietas, kas notiek tavā priekšā, var tās neņemt vērā, var nekaunīgi grēkot, tas ir kā piesmiet pašu Kristu un viņa nesto upuri. Mēs nepielūdzam krusta koku, bet krusta notikuma jēgu. Nevis izskatu, bet to, ko tas nes. Izskats tikai atgādina, vai tas būtu Kristus pie krusta, kā mūsu altārī, vai krusts, no kura Kristus ir noņemts, kā tukšais kaps, atgādina, liecina par viņa augšām celšanos. Dieva naids izpaužas pret grēku, kas tiek sists krustā. Ne cilvēks, bet grēks. Gleznās un skulptūrās to nevar parādīt. Tur redz tikai sāpēs mocītu cilvēku. Līdzīgi mokās mūsu dvēsele un grimst grēka tumsā.
Pēc Jūdas aiziešanas Jēzus mācekļus nosauc par bērniņiem. Vienīgo reizi tikai savējos un dod viņiem ceļa maizē jaunu bausli. Kāpēc jaunu? Vai jaunu? Tas ir zināms jau no vecās derības, no Toras, no 3. Mūzes grāmatas. Tas ir visiem zināms. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Bet jums, bērniņi, tas ir jāatklāj atkal no jauna, kā jauns. Un arī mums savas dzīves laikā tas ir jāatklāj pat vairāk kārt. Jēzus teiktā patiesa atklāšana izmainīs pasauli. Tas ir kā komunisms, kurā visi cits citu mīlēs. Bet Jēzus to saka tikai saviem mācekļiem, saviem patiesajiem mācekļiem, pēc mīlestības viņus pazīs. Šis bauslis arī mums ir prātā, tas ir zināms, tikai iedzīvināt dzīvē to ir grūti. Bet ja mēs par to runājam, sludinām, tad ar laiku tam ir jāparādās mūsu dzīvē un darbā, mājās un ārpusē, draudzē un cilvēkos, lai nebūtu skaudības, dusmu, ļaunuma un noziegumu, jo Jēzus māca mīlēt vispirms savus mācekļus, tā kā es mīlu pašaizliedzīgi. Cilvēku mīlestībai jauksies vienmēr klāt egoisms un vienkārša sevis žēlošana, sava izdevīguma meklēšana. Nu, priekš kam man tas viss? Tāds jautājums kaut zemapziņā, bet vienmēr būs gatavs izlēkt mūsu prātā. Kad kāds man labo sirdi nenovērtēs, izsmies, kad gribēsies vienkārši pateicību, bet neviens pat neievēros. Mēs ceram uz to laimi, kuru katrs jau sen esam pelnījuši. Mēs esam gatavi dot un darīt, bet gribam saņemt arī pretī, vismaz novērtējumu. Citādi liekas bezjēdzīgi censties. Pēc šādas mūsu loģikas būtu saprotams, ka Jēzus dod savu upuri par saviem draugiem, par svētajiem, bet taču ne par ienaidniekiem. Tomēr gan evaņģēlijos, gan vēstulē romiešiem lasām, Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad bijām vēl grēcinieki. Tur jau ir tā starpība, ka Kristus māca mīlēt ienaidnieku, jo tāda mīlestība ir bez aprēķina, un tieši tā mūs mīl Dievs. Tā ir upura mīlestība. Jēzus nodod savas intereses mūsu labā. Un ir daudz tādas kalpošanas arī mūsu laikā. Gan māte Terēze, ko visvairāk zinām, kas man ir zināma, Pēterburgas svētā Ksenija, kas savu dzīvi ir nolikusi kā upuri kalpošanā dzīves pabērniem. Latviešu un citu tautību mācītāji martīri, kas dzīvi beidza nometnēs un izsūtījumos savas ticības un kristīgās mīlestības dēļ. Bet uz to mēs skatāmies vai nu kā uz vēsturi, vai arī kā uz ko neaizsniedzam. Tomēr tādas pat upura nešanas, ciešanas
nes tie, kas dienā kopja slimos un nemaz nedomā, ka dara ko īpašu. Ja mēs tā nodalām, ka kāda bīskapa kalpošana ir kas lielāks, tad tā ir liekulība. Jo katra mazā kalpošana, kad tu pienāc tai klāt, izrādās liela un ļoti nepieciešama. Jēzus to saprot. Viņa mīlestība ir saprotoša. Viņš zina par katru cilvēku un izprot, no kurienes ceļas mūsu grēks. To redzam daudzās evaņģēlija vietās. Viņš zina par vienas sievietes grēku, zina par citas sievas vīriem, zina par mācekļiem, pirms tie sākuši runāt, un zina farizēju viltīgās domas, pirms tās ir izteiktas, viņu kārdinot. Kristus mīlestība ir tāda, kas mīl nevis izdomātu varoni, bet reālu cilvēku, ar visu viņam piemītošo, kādi mēs katrs esam. Viņa mīlestība ir piedodoša. Viņš piedod šīm sievām, piedod Pētera nodevību, nesoda arī tos mācekļus, kas gulēja Ģedzemanes dārzā un nebija ar viņu kopā lūgšanā, saprast un piedot. Viņš ir gatavs. Ja mums tas ir nepieciešams, lai mēs paši nokļūtu pie mīlestības, pirms piedošanas stāv nožēla. Tā ir saite saņemšanai, bet piedod viņš vienmēr. Cilvēks varbūt nesaņem, jo dzīvo grēkā, tumsā. Viņam katrs mūsu grēks sāp tieši tāpat, kā mums sāp, ja kāds mums ir nodarījis pāri un aiziet pār dzīviem cilvēkiem pārkāpdams. Mums arī šim cilvēkam ir jāpiedod, lai mūsu sirdīs ienāktu miers. Tas cilvēks to pat neuzzinās, bet mūsu sirdīs būs gaisma. Tā ir patiesa žēlsirdība. Cilvēki to saprot un grib sekot, darīt arī paši. Jūs esat redzējuši, kas notiek televīzijā ziedojumu vākšanas laikā. Cilvēki ziedo desmitiem un desmitiem tūkstošu. Katrs pēc savas varēšanas un iespējām. Es domāju, arī katrs no mums ir piezvanījis vai pārskaitījis, neprasot un negaidot nekādu pateicību, bet gribot tikai vienu – palīdzēt. Jo žēlsirdība ir ierakstīta cilvēka sirdī, un tā tur apslāpē ļaunumu, kas spēj citiem darīt pāri. Tas notiek tādēļ, ka daudzi cilvēki pasaulē un arī pie mums dzīvo bez Dieva mīlestības. Tādēļ arī var notikt visas prātam netveramās nelaimes un slepkavības un noziegumi, kas pēdējos gados ir skārušas arī mūs. Jau mēs vairs nevaram domāt, ka tikai tur kaut kur viss, kas notiek. Dzīvo bez mīlestības. Tas ir iemesls, un Jēzum šis tukšums ir jāaizpilda, lai pasaule neizbeigtos, lai neiegrimtu mūžīgā tumsā, kas sākas kā sektantisms, šķelšanās, dalīšanās, fanātisms, visa veida plēšanās un kašķēšanās. Viss ir kā pareizu
mērķu labā, bet kāds ir rezultāts un kas ir uzvarējis galā? Jēzus mīlestības mācība nesamazina prasības, bet tās paaugstina. Tikai cilvēki aizstāv Kristus patiesību ar naidu, dusmām, lāstiem un draudiem un dzīvo mūžīgā neapmierinātībā. Iznāk, ka ar šādu rīcību viņi katru dienu sludina, ka nav Kristus mācekļi, ka nedzīvo viņa mīlestībā. Pirma baznīcā, vēl apustuļu laikā, šī mīlestība bija, bet vēlns tomēr tika arī kristiešu vidū, kā es nesen teicu, kur dzīvs cilvēks, tur iespējams iekļūt arī vēlnam. Aizejot no šīs pasaules, Kristus saka pašus svarīgākos vārdus. Jau šeit, šajā lasītajā vietā, jo viņš zina, ka pie krusta visu mācekļu vairs nebūs. Mīliet ne ar parastu cilvēku mīlestību, kas prasa un rada pretmīlu, bet ar tādu brāļu un māsu mīlestību, kādā stāv viņš pats, pacietīgi un nepārtraukti, nemitīgi. Viņa mīlestība ir nevis spilgtas gara dāvanas, kuras uzreiz ieraudzīsim, spējas un augsts intelekts. Tas katram cilvēkam ir dots citādi, kā mēs sakam, pēc spējām, bet šī viņa mīlestības dāvana, ko šodien uzskaitījām un apskatījām, nabagam piemīt vairāk nekā aizņemtam cilvēkam, jo tādam reizēm nav laika mīlēt. Tieši dzīves grūtību nomāktie, kā Zenta Mauriņa, vai kā mūsu draudzes vecās kundzes, kas no mājām pašas nemaz netiek ārā, viņas reti, kad var redzēt kurnot, jo viņas dzīvo mīlestībā, domās un lūgšanās par mums, par saviem tuvākajiem un arī par ienaidniekiem, kas dzīves laikā sastapt, jo citādi viņu sirdis būtu nemierā. Mīlestība dara vieglus visus soļus. Tā ir Kristus kalpošanas mīlestība. Pāvils saka, viss jūsu starpā, lai notiek mīlestībā. Tā ir arī stingrība, atbildība, tā ir grēku nožēla un atgriešanās. Viss, ko Kristus mums devis, lai mēs būtu viņa tuvākie, savējie, bērniņi. Nepievilsim un nenodosim viņu. Āmen.